Par ļoti lielām ķēdām mēs jau esam runājuši. Bet mums vēl gribējās zināt, kādas vispār mēdz būt basketbola botas, un vai vārdus uz tām var dabūt tikai Jordan, LeBron un Bryanti, vai kāds Latviju bāleliņš ar. Sākotnēji basketbolu spēlēja apavos, ko pielietoja dažādos sporta veidos. Vēlāk jau parādījās modernākas, tikai basketbolam paredzētas ķedes. Lai pievērstu pircēju uzmanību, tika izdomāti dažādas basketbola apaviem neraksturīgas lietas. Tie var būt ar gaismiņām, mūziku vai pat aprakstāmi, ar iespēju pēc tam nodzēst uzrakstu. Taču basketbola apavi nav tikai stils. Tas ir viens no nopietnākajiem spēlētāju kāju traumaizsargiem. Zināms, ka basketbolā ļoti svarīgi ir stingri iekļautas potītes. Bieži vien tās var satraumēt, jo basketbols ir spēle, kur daudz ir jāstrādā uz kājām. Līdz ar to gadiem ritot attīstījās basketbolu apavu tehnoloģijas. No parastām gumijas tenisa veida čībām līdz pat mūsdienīgiem un tehnoloģiski ļoti spēcīgiem apaviem. Kritēriji, kas spēlētājiem būtu jāņem vērā iegādājoties basketbola apavus, ir to izturība, komforts, ražotāja profesionalitāte un, protams, uzmanību var pievērst arī stilam. Basketbola apavi, protams, ir dažādās krāsās un veidos. Runā, ka komandai spēlējot vienādos apavos, komandā ir labāka atmosfēra. Ja gribas ko sev raksturīgu vai īpaši piemērotu, ir iespējams apavus pasūtīt speciāli veidotus tieši tev. Es pārsvarā lieku uz botām formas krāsas, kā arī savas meitas vārdu. Ja godīgi, tad kaut kā ir savādāks sajūts, kad tu spēlē tieši saskaņot. Tad arī varbūt cilvēkiem arī skatās labāk. Skatīties uz spēlētāju, kuram ir saskaņotā tā forma ar apaviem un, protams, arī kaut kas jāparāda ir uz laukumu. Basketbola apavi ir izgatavoti galvenokārt izmantojot īstu ādu, mākslīgo ādu un audeklu. Visbiežāk tiek izmantota mākslīgā āda, jo tā ir gan izturīga, gan viegla, kas spēlētājiem ir svarīgi, lai tas varētu veikt dažādas atletiskas kustības laukumā. Arī zole ir ļoti attīstījusies, līdz pat gaisa spilvenu ievietošanai tajā, lai spēlētājs varētu nosacīti vieglāk darboties laukumā. Darbojies arī tu un sūti savu jautājumu basketapskats@gmail.com.